Šādā skaistā, saulainā dienā atkal tiekamies un atkal paskatīsimies porcelānu. Brīnišķīgais porcelāns, un šodien dominē vairāk Marīka. Marīka senatnīga, porcelāna servīze, apaļas formas, un šis dekols ir diezgan reti sastopams. Nu tik vasarīgi dzeltena Marīka labi iederas šajā saulainā, rudenīgā dienā. Sarkanais zīmogs Marīkas. Bet šī Marīka jau ir ar savādāku dekoru. Un no šīs servīzes ir, lūk, tāda tasīte un apakštasīte teikanna. Ar šādu dekolu Marīka ir redzēta arī ar zilām un zelta lapiņām. Šī ir retāk sastopama. Brīnišķīgs, izsmalcināts dekols. Un šī burvīgā Marīka, kuru es jums agrāk rādīju, bet nevarēju iedomāties, kā ar šo krūku būs tik skaists iznākums. Arī redz dekols, rudenīgs, kur attēlots, kā lapiņas krāsojas zilgan, sarkan, violetīgi, zaļas un vēl klāt oranžās odziņas. Cik rudens ir bagātīgs ar krāsām. Protams, ir žēl par aizgājušo vasaru, bet tik daudz rudenī ir jauku, krāsainu, saulainu mirkļu. Arī šeit vecais porcelāna fajansa fabrikas Rīga zīmogs un brīnišķīgā Marīka. Un tādas Marīkas, oranžīgs, zelts. Šīs ir tikai divas, ļoti skaista apakštasīte. Iekšā oranžīgs un lūk tāda apakštase. Tāda ļoti ieturēta, bez puķiem, oranžīga. Pie šīm divām oranžīgajām var arī šo pielikt Marīku. Viena krūzīte, bet ļoti interesants zieda zīmējums. Pati visa tasīte ir apgleznota un lūk tāda apakštase. Kāpēc man patīk šie trauki? Jo šie visi ir rokas gleznojums. Un visbeidzot, interesantu gribu jums parādīt arī to, ka mūsu kolekcijā nekad nav bijusi servīze Jūrmala. Un šīs visas detaļas ir no Jūrmalas, un katrai savs dekols. Piena kanniņas, dažādas, un šī tējas kanniņa ir bez
vāciņa. Ļoti, ļoti meklējam tagad viņu. Paskatieties, kādi ir dekoli. Kādas krāsas. Rokas gleznojumi. Un, protams, porcelāna fajansa fabrikas senie zīmogi. Latviskā jūrmala. Arī tādas krūzītes bija jūrmalai. Bet vēl arī gleznojums ir iekšā. Un arī jūrmala šāda ir ļoti reti sastopama. Un pie šīs jūrmalas kā reizi tikko pienāca klāt tautumeita. Un šī tautumeita ir, kā jūs domājat, kas? Tā, kas tur grāmatu turētāja. Brīnišķīgs rudens ar tik skaistām, interesantām lietām. Divas daļās krūkas sadala starp dažādām servīzēm. Arī šīs ir senatnīgās krūkas, un abas kopā vienādas māsiņas ir atceļojuši tieši uz mūsu kolekciju. Vienai ir zaļais zīmogs senatnīgais un otrai zils zīmogs. Kas pārsteidz šim skaistumam? Dailie rokturīši, zelts un tieši trauku smalkums, izsmalcinātība. Senatnīgie trauki arī ir ausma. Lūk, kāda ausmiņa arī ir ar ļoti interesantu un retu dekolu. Un dekols ir, protams, daļās rozes. Kas var būt smalkāks par daļo vitu? Un šoreiz šīs vitas interesantais dekols. Cik brīnišķīgi skaista. Šis dekols ir arī Siguldām, bet vitām ir un pavisam nav sastopams. Plānsienu vita. Saulītē pavisam cauri spīt. Brīnišķīga servīze, bet diemžēl nav redzēta. Gribu pacelt parādīt jums, kā saulītē viņa cauri spīt. Un vai ziniet, ka šodien svinam Mariannas dienu. Un arī šī Marianna ar šo burvīgo dekolu, kas bija iepriekšējai vitai, Siguldām, arī tāda nav redzēta, bet tieši ir nonākusi pie mums uz kolekciju. Sveiciens Mariannām ar tik brīnišķīgu, interesantu, neredzētu dekolu. Un vēl arī nākusi krūzīte pie šiem brīnišķīgajiem trauciņiem. Šie šķīvi, man speciālisti saka, ir pinpunk, bet krūzīte ir no rubens. Bet tik labi saskan dekoli, vienādi. Redz, vienādi dekoli.
skaistā ausmiņa. Un šī tāda jautra ausmiņa, un saucās viņa trepīšu ausma. Arī interesants, brīnišķīgs dekols. Visur servīzēs ir klāt zelts. Gandrīz visās. Un tas kaut kā paspilgtina tās krāsas, ar ko mākslinieks ir zīmējis. Šīs servīzes ir visas porcelāna fajansa fabrikas zīmētas, gleznotas ar roku. Bet šī smalkā ausma ar tulpītēm arī ir senatnīga. Un paskatieties, kāds dekors, kāds smalks, interesants rokas gleznojums. Krāsu salikums kāds neuzkrītošs. Un arī tāda ausmiņa. Kāds interesants dekols. Kaut kāds kā šahs bija domāts. Un nobeigumā, lai saulīte vēl spīd, ilgi, gan septembrī, gan oktobrī, gan novembrī. Un tālāk redzēsim. Beidza savu skaisto stāstu ar lūk šādām dzeltenām, senatnīgo skaisto saktu. Vai ir redzēts tāds dekols? Cik brīnišķīgi, saulains, skaists stāsts par porcelānu. Lai visiem ir jauks rudens. Baudiet krāšņo krāsu burvību.